Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 8. nodaļā. Un viņš sāka tos mācīt, ka cilvēka dēlam daudz būs ciest un vecaju un augsto priesteru un rakstu mācītāju atmestam tapt. Un tapt nokautam, un pēc 3 dienām augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris, viņu savrup vedis, iesāka viņu apsaukt. Bet viņš atgriezdamies un savus mācekļus uzlūkodams, apsauc Pēteri sacīdams: Atkāpies no manis, Sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja: Kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jeb, ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava Tēva godībā. Āmen. Tā Kunga evaņģēlijs. Kungs svētais gars nāc un apskaidro mūs pie tikko dzirdētajiem mūžīgās patiesības vārdiem. Āmen. Divi mīļotie, šodien mēs dzirdējām vienu no tādiem atslēgas fragmentiem evaņģēlijos – sekošana Kristum. Tā mēs varētu likt virsrakstu. Un tas ir piesaistījis kristīgo draudzi un domātājs un Dieva bērns šie vārdi par sekošanu Kristum un arī dzīvošanu ar to. Ir pat sarakstītas grāmatas, sekošana Kristum, viens no viduslaiku izcilākajiem kristīgajiem darbiem, par kura autoru strīdas un droši vien, ka būs jāpiekrīt, ka īstais autors, līdzīgi kā svētiem rakstiem, darbam ir pats Kungs, kas iedvesmojas rakstītāju. Un šīs grāmatas anotācijā mēs varam lasīt: sekot Kristum nozīmē ļaut Dievam sevi svētdarīt, bet svētdarīts cilvēks jau ir debesu valstības mantinieks, Dieva svētais. Grāmatas sekošana Kristum sākas ar citātu no Jāņa evaņģēlija: kas man seko, tas nestaigā tumsā. Bet sekot Kristum, un tas mums ir svarīgi, jo draudze ir cilvēki, kuri seko Dieva aicinājumam Jēzu Kristu. Mēs esam Kristus sekotāji. Un tāpēc grāmatā arī ir sacīts, uzreiz, lai būtu skaidrība. Gluži kā šajā rakstu vietā. Tukšība ir krāt iznīcīgo bagātību un tajā balstīt savu cerību. Tukšība ir tiekties pēc pagodinājumiem un augsta stāvokļa. Tukšība ir padoties miesas kārībām un augt pēc priekiem, kas pēc tam liek piedzīvot smagu sodu. Tukšība ir vēlēties iemantot ilgu mūžu, bet nerūpēties par dievbijīgu dzīvi. Tukšība ir vērst savu skatu tikai uz pašreizējo dzīvi un nedomāt par mūžību. Tukšība ir saistīta savu dzīvi pie tā, kas aizsteidzas tik ātri un neapturami un netiekties turp, kur mājo mūžīgs prieks.
Šodien mūsu vidū ir mīļi ciemiņi no Somijas, Lestadiāņi. Un tā ir viena kustība, kuru ir aizsācis Lars Levi Lestadius. Ne visi zina to. Proti viņš dzīvoja no 1800. līdz 1861. gadam. Un šī kustība ir pastāvējusi, un viņš ir atstājis savus sprediķus. Un pavisam īsi viņš saka, dzīva kristietība, tas ir Dieva darbs cilvēkā. Bet arī vēlāk Dietrichs Bonhoeffers 1937. gadā savā grāmatā Sekošana, kas latviski izdota Sekošana Kristum, bet oriģinālā vienkārši sekošana, turpina šo tēmu. Un ļoti dziļa roka. Sevis noliekšana nozīmē zināt tikai Kristu, nevis sevi pašu, redzēt tikai viņu, kurš iet pa priekšu, nevis ceļu, kas mums ir par grūtu. Sevis noliekšana saka, viņš iet pa priekšu, turies cieši pie viņa. Krusts nav nepatikšanas un smags liktenis, bet ciešanas, kas rodas mūsu saistībā ar Jēzu Kristu. Krusts nav nejaušas, bet nepieciešamas ciešanas. Krusts nav ciešanas, kas saistītas ar mūsu dabisko eksistenci, bet gan ar to, ka esam kristieši. Ja mēs sekosim Kristum, tad mums jāņem sava daļa. Līdzi jācieš, jānes savs krusts. Un vēl jau 21. gadsimtā Tezē kustībā uzsaukums jauniešiem 2007. gadā. Aicinājums sekot Kristum. Ļauj, lai Kristus tevi uzņem un tu atklāsi ceļu, pa kuru tev jāiet. Dievs tevi aicina uz brīvību. Viņš neveido tevi par kādu pasīvu būtni. Ar savu svēto garu Dievs mājo tevī, taču nestājas tavā vietā. Tieši otrādi, Dievs atmodina iepriekš neapjaustas spējas. Kas tās par spējām? Sekot Kristum, dzīvot kā Dieva bērnam, atgriezties no grēkiem, iet svētapšanas ceļu. Tās ir tās spējas. Kā gan mēs esam pastāvējuši kā kristīgā draudze cauri gadu simtiem, dažādos veidos, dažādās zemēs un valstīs, un kā ar vien šī draudzes pastāvēšana ir atjaunojusi un guvusi spēku. Un te jāatceras kāda pavisam īsa un skaidra līdzība Jēzus izteikt. Jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos, citādi vīns traukus pārplēš un vīns un trauki iet bojā. Bet jauns vīns jālej jaunos traukos. Ko tas nozīmē? Divējāda nozīme. Ārējs un iekšējs. Trauks un saturs. Jaunais, tā ir mācība. Tas ir jaunais Dieva vārds, kas atnāca ar Kristu, iemiesotais, pestījošais, glābjošais, ticību dodošais, žēlastību sniedzējs. Trauks, tā ir jauna dzīve pēc šī vārda. Jauns dzīves izkārtojums. Topiet svēti, ka es esmu svēts. Ar šīm dotajām un apjaustajām spējām sekot Kristum. Un gribas to sacīt, ka tā ir tāda svēti līksma nopietnība. Gluži kā laulība.
priecīga nopietnība. Ticībai var piemērot, Kristu atjaunotai ticībai, to var tā teikt. Un arī apustulis mums saka, apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegt, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajiem, kas jūs aicinājis, topiet arī paši, svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Tā apustulis Pēters. Un šeit mēs redzam, ir prāts, ir mācība un modrība šajā līmenī ir jātop piepildītiem ar to, kam seko dzīve jau pēc tā vārda. Cita dzīves veidošana, kurā mēs ņemam aktīvu līdzdaļu ar savu gribas izvēli, kas jau ir Dieva skarta, un tomēr mums katram ir piešķirta šī brīvība izvēlēties. Izvēlēties mīlēt Dievu un tuvāko, gribēt to. Svētumu piešķir Dieva vārds un lūgšana. Dieva vārda studēšana, mācīšanās, prāta nolikšana pie Kristus, zem Kristus un Kristu. Tas ir arī luterisms un vēlāk arī luteriskās atjaunotnes kustības, lestadiānismu pamats. Mazliet citēšu. Lestadiānisms ir garīgas atmodas kustība luterāņu baznīcas ietvaros, kas balstās uz pietisma un herkūtisma idejām. Lestadiāņi visvairāk sastopam Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā, kā arī Kanādā un Amerikā. Kustības aizsācējs bija zviedru luterāņu mācītājs un botāniķis Lars Levijs Lestādijs. Līdz ar Bībeli un Mārtiņa Lutera rakstiem Lestādija apcerējumi ir kustības pamatteksti. Vēl ar vienu sanāksmēs tiek lasīti Lestādija ordināli teksti. Viņas prediķos uzsvars liek uz to, ka cilvēkam ir jāatzīst savi grēki, jānožēlo tie un jātic, ka Jēzus tos ir izpircis un tādēļ iespējama grēku piedošana. Parasti svētdienās viņi apmeklē luteriskos dievkalpojumus, pēc tam dodas uz sanāksmēm sapulču namos, kuros izskan Bībeles lasījumi un lūkšanas, tiek skaidrots Dieva vārds. Tā arī mums šodien būs, ka ir dievkalpojums, un pēc tam mēs visi esam aicināti vēl arī draudzes mājā pulcēties, kam ir laiks un iespēja, lai turpinātu būt Dieva vārdā un skaidrot savu apziņu un piedzīvot, ka ticība ir dziļa prāta darbība, arī dzen. Jauna domāšana, ko sniedz Dieva vārds. Teorētiska mācība te vienmēr atkal jāatrod Kristus. Vēsts par glābšanu un pati glābšana Dieva vārdā caur vārdu. Un tāpēc arī katru dienu mēs cenšamies iesākt ar vārdu, Kristu, bet svētdiena ir īpaša, jo priekšā visa jaunā darba nedēļa un mūsu ceļš cauri šai pasaulē un dzīvei pretim godībai. Sekošana Kristum, kam vajag visu nepieciešamo, kam vajadzīgs vārds un lūkšana, kas mūs svēdara. Tāpēc, jo īpaši arī mēs vienmēr uzsveram Kristu. Un apustulis saka, mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi Jēzus sūtīti. Tuvu pie tevis ir tas vārds tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Bet otrs ir trauks, topiet svēti visā dzīvošanā. Un zīmīgi, ka šī kustība
iesākās, kā bieži vien tas ir noticis, caur kāda atsevišķa cilvēka garīgu piedzīvojumu un atgriešanos, kas aizrauja līdzi arī citus. Mēs dzirdējām arī par Ābrahāmu, par Sāru savā laikā un vienmēr no jauna. Un tā arī šeit zīmīgi, ka Lārs Levilis Stādijus, būdams mācītājs Labzemē, pieredzēja, kas notiek, ja iztrūks dzīvesveids, būtisks elements, kā tas, kas ir mācīts, izlīst un viss iet bojā. Viņš pieredzēja, un par to ir rakstīts arī, citēju, piedzērusies sieviete vāļājās blakus savam bērnam, kurš jau bija miris, droši vien kā no bada. Tādi gadījumi, kad bērni cieta bādu savu vecāku dzeršanas dēļ, šajā draudzē bija gandrīz kā likums. Vēl šajā apvidū valdīja negodīgums, kas izpaudās zakšanā, augļošanā, laulības pārkāpšanā un daudzos citos grēkos. Tajā nav jāpaliek. Ir ceļš, var sekot Kristum. Jo ir sacīts, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis, un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Un tā arī mēs savu dzīvi uzticam un atdodam viņiem. Jo reiz mēs bijām tumsi, bet tagad esam gaisma savā kungā, lai tiecamies dzīvot kā gaismas bērni. Un gribu noslēgt ar citātu no apraksta, kad 2011. gadā arī kādi mūsu latviešu draugu pārstāvji viesojās Somijā un citēja. Tas, kas mūsu latviešus, kas nāk no draudzēm, kur vīrieši un ģimenes, diemžēl, ir retums vai mazākumā, pārsteidz visvairāk tas, ka ēka ir pilna ar ģimenēm, mammām, tētiem, vecvecākiem, ar dažādu vecumu bērniem, sākot no zīdaiņiem, ko cītīgi auklē viņu vecākie brāļi un māsas. Bērni ir mierīgi un klusi čalo, pulciņos sasēduši. Kā komentē pedagogi, šī mierīgā bērnu uzvedība ir tādēļ, ka viņi jau no mazotnes pieraduši pie sapulcēm, un uz viņiem nav negatīvu iespaidu, atstājis televīzijā rādītājs, kas rada vēlmi pēc straujumu un aktivitāšu mijas. Sapulcē 3 stundu garumā turpinās Dievu vārdu skaidrojums, uzrunas mīs ar dziesmām un lūkšanām. Mums, kas esam pieraduši pie daudzveidīgajām draugu dienu aktivitātēm, kurās piedalās populāri mūziķi, ir aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, ir neparasti redzēt, ka sapulces var notikt tik vienkārši, bez kādiem papildus piedāvājumiem un bez izklaidēm bērniem. Vakara sapulcē, kad esam jau noguruši no mums neierasti garā sprediķa, vērojam sanāksmes dalībniekus. Kāda ļoti jauna māmiņa auklē mazu zīdainīti. Pēc brīža viņa atstāja mazu tēvu uzraudzībai un dodas pie sava tēva, kas pats ir vīrietis vēl jaunos gados. Mīļi apskaujas un risina sarunas, varbūt lūdz padomu vai tēva svētību. Kāds cits jauns tēvs mūsu vērtējumā ne vairāk kā 27 gadus vecs puisis, darbojas ar 2 puikām un meitenīti. Redzot mūsu viņam pievērstu uzmanību, jaunais vīrietis pienāk pie mums parunāties. Viņš esot ievērojis, ka sprediķa tulkojumu klausāmies austiņās un jautā, no kādas valsts esam. Tāpat kā daudzi satiktie somi, viņš labprāt vēlas uzzināt, kāda ir mūsu iespaidi no Somijā pieredzētā. Kad stāstam, ka mūs pārsteidz lielais ģimeniskums, viņš pastāsta, ka viņam pašam ir 5 bērni. Jā, tas ir dažreiz grūti, bet mēs mīlam mūsu bērnus, kā Dieva doto dāvanu. Nevar būt stipra sabiedrība bez spēcīgas ģimenes, taču aicinājumi un talanti ir dažādi. Citam varbūt ir ceļš bez bērniem un bez ģimenes. Un tā kā tas varētu būt tipiski
bet vai Dievs šajās sapulcēs runā jūsu sirdīs? Un novēl, paliekat ar viņu un viņa vārdā. Pievienojos šim vēlējumam. Āmen.